Tātad par lietām, kas būtu jāņem līdzi, kad mēs dodamies aktīvā dienas pastaigā, pārgājienā vai vienkārši ierodoties Rāmkalna Teambuilding akadēmijā. Es tad sāktu ar apaviem, kas, manuprāt, ir visnozīmīgākais vai viens no nozīmīgākajiem punktiem vispār. Ir skaidrs, kad ir silts laiks, vasara, un gribās justies pēc iespējas brīvāk, bet tai pašā laikā tās aktivitātes, kas jūs šeit sagaida, prasa, lai jūsu potīte būtu stabili. Tāpēc es ieteiktu aktīvās atpūtas, jeb sporta kurpes, botas, kuras tad ir ar fiksēto papēdīti un var savilkt ciešāk. Atstājiet varbūt šīs kurpes, jeb botas mīkstākas mašīnā un ierodoties šeit, jūs varat mierīgi pārģerties, lai justos ērti un tā pašā laikā stabili un nenodarīt sev pāri kādā no aktivitātēm. Es ieteiktu kādas vieglas, ātri žūstošas bikses un es pat arī teiktu tā, ka tas būtu jābūt gaišām, lai mēs varētu redzēt ērces un mazie kukainīšus, kurus mēs ātrāk pēc iespējas pamanam. Es pats lietoju bahilas, kas ir ļoti vieglas, viņas vienmēr var paņemt līdzi. Iegādājums ir kurā turisma veiklā, kurus jūs uzliekat sev ap kāju, apliekat riņķīt, pie kam to jūs varat izdarīt īsti pirms jāšķērso ir kāda vieta, kur zāle ir garāk, jo, kā zināms, pēc visas teorijas, ērces dzīvo aptuveni 40 cm augstumā. Un tātad, ko mēs paniekam uzliekot bahilas, kad šis mazajam kukainītim būtībā nav nekur iespējas palīstim apakšā zem biksēm un tādējādi līst kaut kur atdurties un iesūkties. Līdz ko jūs iziet šādai vietai cauri, tā jūs to varat nolaist lejā un tas jums netraucē nekādīgi. Ūdeni karstā laikā būtu jāņem vairāk līdzi, vēsākā mazāk, bet svarīgākais, ka jums ir vismaz šī ūdens pudele katram līdzi, lai jūs justos labi un varētu padzerties, ka tik vien tas ienāk prātā. Ejot tālāk, pieminējām jau ērces, noteikti pretodu, pretēču līdzeklis. Es pats izmantoju šo taigu, kas nav tik ķīmisks kā vispārējie, bet tas jau ir tīri gaumas jautājums. Tad noteikti karstā saulē, tāda kā ir šodien, ir vērts padomāt arī par pretsaules krēmu ar noteikti stiprumu šo UV. Un, ko lielākoties aizmirst kungi, tad arī viens no lietām, kas mums ļoti apdeg, sevišķi vējā, ir lūpas. Un tad rodās tāda nepatīkama sajūta, tāds kā saēdies čipšus un viss tas surst. Tātad tās divas lietiņas. Tad nāzis, kas noteikti nav obligātais rīks, ko būtu jāņem līdzi, bet savu reizi viņš nodara. Nu, un, ja mēs skatāmies tīri par pastaigu, nekad nevaram zināt, kad uznāks lietus, jeb arī lieta, kuru mēs varētu ņemt jebkurā gadījumā līdzi, kas nemaksā gan arī neko un nesver arī neko. Pončo, lietus mētelīts, kur lietus gadījumā varam sev uzmest virsū. Tad, kad šis lietus nav un mums ir jāapsēžās kaut kur nav kā šeit skaisti aprīkot celmi, tad varam to izmantot kā lietus, kur apsēsties, lai nesasmērē un nesasmitrina bikses. Runājot par pārējām lietām, tad ir atsevišķas lietas, ko noteikti ir vērts ņemt līdzi, bet tās ir lietas, kuras arī savu reizi baidās mitrumu. Un tā kā atsevišķas aktivitātes Rāmkalnos notiek tuvu ūdeņiem, tad pastāv iespēja, ka jūs iekritīsiet ūdenī un varat saslapināties. Tad vienalga, kāda ūdens izturīga maisa ietvaros, es līdzi ņemu telefonu, kur noteikti es ieteiktu, lai ir ar uzlādētu bateriju, jo tomēr ejam ārā un tas ir būtiski, lai es pasauktu palīgā vai vienkārši dotu draugiem ziņu. Tas noteikti ir litrās salvets un parasti cilvēki, tiem, kuriem ir kādas potenciāla, medicīnas vajadzības, jeb medikamentu vajadzības, tad tās arī ir tās lietiņas, ko būtu jāpaņem līdzi. To visu aiztaisim cieti. Bez tā visa man šeit ir arī rezerves zeķu pāris, bet tas ir tāds elements, ko, manuprāt, jau jāskatās tīri individuāli, cik jūs katrs gribat justies ērti un komfortabli. Ūdens nesaulēdīgs maiss, ko tad ieliekam kopējā somā. Runājot par iešanu mežā kā tādā, pie somas, galvenokārt, lai viņa ir ērta, ar iespēju, ka jūs varat regulēt plecu siksnas. Negribētu teikt, ka viņai jābūt ļoti lielai, jo mēs jums, viss, kas būs saistīts ar Teambuilding akadēmiju, tad liktu mēs jums iedosim tādu tipu somas lielākas, kur jums būtu jānes mantas. Un svarīgākais, lai tajā somā jūs varētu tās visas lietas salikt, jūs justos paši ērti, soma turētos pie jums un jūs varētu viegli pārvietoties.
Arī ne tikai siltā un saulainā laikā nebūtu paslikti arī ņemt līdzi kādu no galvas segām. Šajā gadījumā kaut vai beisbola tipa cepuri, ar kuru tad, neskatoties to, vai jums ir gari mati vai nav, tad jūs pasargājat savu galvu no apdeguma un tiem, kuriem ir mati, jebkurā gadījumā arī no saules dūriena kā tāda.